18. maijā Tomē norisinājās lieli svētki. Viena diena apvieno Tomes pagasta svētkus, Tomes skola sākas 100 gadu jubileju un starptautisku muzeju nakti. Pasākumi sākās pēcpusdienā un norisinājās dažādās Tomes vietās. Tomes bibliotēkā norisinājās tikšanās Silti vēji, priežu silus glāsta, kā arī sarunas, smaidi, atmiņas, literatūras un materiālu izstāde par skolu. Savu darbību Tomes skola sāka 1924. gadā un vairāk kārt tika reorganizēta, bet 2012. gadā to slēdza. Šobrīd skolas ēkas pirmajā stāvā atrodas bibliotēka, bet otrajā stāvā muzejs. Tomes bibliotēka tika dibināta 1922. gadā, bet Ķeguma pilsētas muzejs Tomē tika izveidots 2018. gadā. Kopš bērnu dienām tevi zinu es, mēs gandrīz katru dienu bijām kopā, gan skolas solā, gan uz tāveles. Mācēju es rakstu tavu vārdu, pēdējo reiz, kā gribētos ar tevi atkal kopā, pēdējo reiz, un mūsu pielījušā vasarā, vai atceries savus svaidīgais. Kā lietu gājām lasīt zemenes, kā aizbēgām no stundām kopā mēs, un skūstījāmies tad zem ābeles. Pēdējo reiz, kā gribētos ar tevi atkal kopā, un mūsu bērni tagad vienā klasē. Tu vienmēr būsi mana meitene, no mūsu pielījušās vasaras. Pēdējo reiz, tā gribētos ar tevi atkal kopā. Mūsu pielījušā vasarā, pēdējo reiz, tā gribētos ar tevi atkal kopā, pēdējo reiz, būt mūsu pielījušā vasarā. Muzejā ir apskatāmas Reģinai Ezerai un Jāzepam Osmanim veltītas ekspozīcijas, kā arī kolekcijas par pagasta apkārtni un Tomes skolu. Reģina Ezera bija latviešu rakstniece un prozaiķe. Viņa dzīvoja Tomes pagasta Briežos, pēc nāves tika apbedīta Tomes kapsētā. Dzimusi Rīgā, Reģina Ezera mūža otro pusi pavadīja Tomes pagasta Briežos, tāpat no Latgales nākušais un lielāko dzīves daļu Rīgā dzīvojošais Jāzeps Osmanis mūža nogale kļuva par ķegumieti. 6:00 muzejā sākās 20. starptautiskā Eiropas muzeju akcija Muzeju nakts. Diena noslēdzās ar svētku koncertu Tomes tautas namā, kuru bija iespējams dzirdēt, rezervējot galdiņu.